visiem hokeja faniem un arī tiem, kas ar hokeju ir uz jūs. Šīs dienas raidījums gan nebūs par un ap hokeja kaislībām viņu pus Dzintara jūras. Taču arī šodien jūs redzēsiet visnotaļ sportiskus sižetus. Aiziet! Šodien raidījumā redzēsiet Gatavošanās maratonam, parāpūru Magic Dance Expo galā koncerts un ekspresa jautājums. Vai tu zini, kas ir RPG? Tā ir lomu spēle, bet vai esi kādreiz to spēlējis īstenībā, kopā ar komandas biedriem, skrienot pa mežu no tematiskā ciema uz ciemu? Te runa ir par piedzīvojumu lomu spēli Zvirbuļu taka. Jaunie vanagi jau 25. maijā aicina tev jautri pavadīt laiku. Sīkāks info www.jaunievanagi.lv. Jau šajā nedēļas nogalē ir māmiņu diena. 100 punktu kāds ir jau aizmirsis, bet ja kas, tā ir šosvētdien. Nu lūk, un tieši tāpēc jums noteikti ir jāaizved savu mammu uz kādu feinu pasākumu. Es, piemēram, vedīšu savu mammu uz aerodījumu, jo tā kā viņa ir liela Jackie Chana fane, tad viņa šobrīd ir iespaidojusies no Jackie Chana lidojumiem Jelgavas vējtunelī. Bet ja jums, skatītāji, ir aptrūkušās idejas, tad jūs tās varat smelties zemāk norādītajā adresē. Ir atkal kārtējā nedēļa, kad mēs cenšamies savest kopā vientuļos bukus Un bucītes, bet šoreiz mēs devām iespēju tiem dalībniekiem, kuriem iepriekšējos raidījumos nepaveicās. Skatāmies! Čau, mani sauc Aira, un es piedalos šajā pazīšanās spēlē, jo man apsolīja par to gumijas slāčus. Mani sauc Malta, un es izmantoju Kivī doto otro iespēju. Varbūt šoreiz man paveiksies. Man sauc Irve, un es atnācu, tāpēc, ka es gribēju pamēģināt kaut ko jaunu, kas nav kā ikdienā, un lai nebūtu ikdienas rutīna. Jā, čau, atkal es, Viesturs. Jā, man laikam ir dot otrā iespēja, un otrā iespēja nav tāpēc arī. Tāpat kā pirmoreiz nenāk meklēt lielo mīlestību, bet gribu zināt, kā ir būt vienā pusē un kā ir otrā pusē, un tāpēc šoreiz pamēģināšu, kā tas ir būt, ka man ir jāizvēlas. Pirmā meitene. Dusmīgais putns, jo man patīk spēlēt šo spēli, bet patiesībā viņš nemaz nav tik dusmīgs, viņš ir mīļš. Nu, varētu būt diezgan dusmīgi tādām uzacīm, tādas kā man anatomijas pasniedzēja. Tā ir mana mazā karotīte, man nepatīk ar lielajām, tāpēc es izmantoju tikai maziņās. Es arī īsti neredzu karotēju pielietojumu, ko man tas varētu liecināt par meiteni. Varbūt to, ka viņa ir viegli salocīta. Mans pulkstenis, jo es vienmēr kavēju. Interesanti. Pulkstenis, tas ir arī mans ikdienā izmantojamais darbarīgs, tikai es viņu īpaši nejāroju, jo es bieži mēdzu kavēt, un es domāju, ka, viņai varētu likties diezgan jocīgi tas. Man ir ļoti daudz auskariņu, jo bez tiem es neizēju no mājas, un tas ir mans mīļākais. Droši vien, ka meitene tīri sievišķīgi varētu būt, bet dusmīgi, kā tas iet kopā. Tāda programmaņa, jo man patīk kultūras pasākumi, un šī ir viena no labākajām izrādēm, kuras esmu bijis. Grāmatu, kuru sarakstīs Trēsīs Lēts, un tā ir Oseģa zeme. Tas man var liecināt tikai par to, ka meitene nodarbojas ar literatūras lasīšanu, bet man šī grāmata, diemžēl, neko neizsaka. Otrā meitene. Austiņas, jo es bez mūzikas nevaru nekādīgi. Ļoti, ļoti labi. Man arī patīk klausīties mūziku, un diezgan daudz, un dikti. Smaidīga sēņa, jo man ļoti daudz patīk smaidīt. Tas būtu uzkrāst tādas lūpas, forši, mīļi. Šalle, jo viņi ir tikpat krāsaini un pozitīvi kā es. Droši vien meitene neciešu augstumu, es arī neciešu augstumu. Vienmēr es arī esmu par siltumu. Kaklaroti, jo man viņi uzdāvināja mīļš un tuvs cilvēks, un es viņu nesāju ikdienas, tas mans tā kā talismans. Tas varētu būt, ka meitene patīk arī rotēties. Vēl aizvien mīlu balēties, tāpēc Coyote Fly aprocīta. Tas viss sabojā. Trešā meitene. Un ir rotiņa, jo mans svaļas prieks ir viņas gatavot, un es pat arī viņas nesāju. Saktiņa. Tīri jauka. Droši vien meitene arī patīk kaut ko jauku sev piespraukt. Draudzības koloniņš, kurā ir iekārti man divas ļoti nozīmīgas lietas no svarīgiem cilvēkiem, un viņš vienmēr ir man kaklā. Un te virsū ir akmentiņš un krona. Norvēģi. Varbūt viņi ir norvēģieši? Man ir arī marcipāns, jo tā ir man mīļākā konfekta, un ar to man var iepriecināt vienmēr un jebkurš. Tā ir laba man. Man ļoti garšo marcipāns. Līdz ir telefons, jo es vienmēr gribu būt sasniedzama, un es esmu ļoti komunikabla, tāpēc arī es daudz runāju pa telefonu. Tas man iepriecina.
katru dienu vāros vismaz 2 stundas pa telefonu. Man ļoti patīk saule, un tāpēc arī man ir saules brilles. Un, bez tām es neaizēju ārā, ne pavasarī, ne vasarā, ne rudenī. Patīk arī saules brilles. Čau. 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 Pirmā kastītē. Skatījos, izvilku pašu pirmā, protams, mīksto mantiņu. Un nezinu, kam tā ir, bet gan jau uzzināšu vēlāk. Nu jā, pirmais tas dusmīgs kaut kas nāca pretī. Tas tā jocīgi likās. Pēc tam paņēmu grāmatu, par kuru man nebija nekāds nojausmas, bet vienīgi liku vedinājis to, ka meitene interesēs par literatūru. Un bija vēl pāris lietas, kuras es jau vairs neatceros. Un šo kastis jau atmetu pašā sākumā. Nākamā kastīte. Ņemu vienu mantu pēc otras laukā. Tur ir austiņas, tur ir tādas interesants lietiņas, foršs maids un tā. Un visu sabojā pēdējā manta, no ko es viņas izvalku. Tā ir Coyote biļete un tā ir vieta, uz kuru es eju. Nu, es nezinu, es vēl kādreiz, es neesmu bijis un es nezinu, es kādreiz būšu viņā. Savukārt, trešā kastīte. Nu, tur viss atbild tam, kas man patīk. Lielāks prieks man bija pa trešo kastīti. Kaut gan otrā arī bija jau, bet trešā ir īsta. Ejam uz Coyote. Ejam. Tagad es esmu tieši tikpat dusmīgs, cik šis putns. Nē, nu nopietni atkal man nepaveicās. Tagad dalīsim mantas pusēm. Valde, kāda ir tev aizraušanās? Deja. Es dejoju jau kopš 3 gadu vecuma, un tā ir mana sirdslieta. Tad tev noteikti interesēs nākamais sižets par lielāko pēdējā laika dejotāju sajietu Ķīpselā. Tu runā par Magic Dance Expo galā koncertu? Tieši tā. Skatāmies! Spilgts izties šodien ļoti. Ko tu pārstāv, kādu komandu? Nu, mums ir jāpārstāv 2 dejotājiem, 2 čaļiem jāpārstāv tikpat spilgta personība, Samantīna šovakar. Tā kā mēs esam viņas apmēram feedbacks, aizmugurē stāvošie. Skaidrs. Ar ko jūs būsiet savādāk nekā citi? Un kāds prognozes ir? Būs uzvara vai kas? Nu, cerams, protams, to labāko. Darījām, ko varējām visu šo laiku. Un, ko mēs čaļi būsim uz papēžiem. Tā ir mums diezgan krāsaini, tā kā diezgan pasākums vispār tāds kliedzošs. Tieši mūsu priekšsums mēs tā gribējām kaut ko to sevis dabūt sprādzienu no šejienes ārā. Tad mēs to arī mēģinājām izdarīt. Es, protams, dejošu ar Most Wanted šovakar, un mēs esam uztaisījuši šovu ar visādiem elementiem. Tagad pēdējās detaļas, pēdējie knipsi jāsaliek, un tad, man liekas, viss būs kārtībā. Okay, tā kā šis raidījums iznāks pēc šī pasākuma, tad varbūt atklāt var kaut kādas īpašās features, kas jums būs. Mums būs gaismu šovs, tad mēs arī tagad vēl taisim, kad pazudīs hallē gaismu un parādīsies tikai šie te gaisma elementi uz tērpiem. Un mums būs tāds miks, mūsdienu mūzika, enerģiski pozitīva. Kas vēl mums? Siļķītes taisīsim pa zemi un lēciens visāds, tad mēģināsim maksimumu izspiest no sevis. Ar ko dejos kopā jūsu atbalstītāju grupu līdzi? Jā, es esmu viņām līdzi būtībā, tā ir deju studija Kaprīze, un būtībā es šodien esmu pieņemtais dejotājs, tā vaininieces vispār būtībā ir viņas. Tad viņas ir tavs treneris sanāk? Jā, visas ir treneris. Kāda jums skolniece laba?
Labi skolniece, mācās kārtīgi, nāks treniņiem, strādā cītīgi. Lieliski. Bet šodien tā ir tā kā sacensība, vai tas ir vienkārši kā koncerts, kā koncerta uzvedums? Kāds koncerts, protams, sacensība. Loģiski. Kāds ir tos piešķirts? Kurš būs uzvarētājs? Protams, ka mēs. Lieliski. Lai veicās. Paldies. Maratona sezona ir sākusies pilnā sparā. Un Rīga it nemaz negrasās atpalikt no tādām maratona lielpilsētām kā Ņujorka un Londona. Bet vai tu, Aira, zini, kādi ir vislabākie priekšnosacījumi, lai veiksmīgi startētu maratonā? Es domāju, tā ir gatavošanās, iesildīšanās un labi apavi. Tieši tā, bet lai jums, skatītāji, negadītos, kā gadījās Nila kungam, mēs esam sagatavojuši nelielu sižetu par to, kā pareizi jāiesildās maratonam. Kura būtu vissvarīgākā ķermeņa daļa, kur ilgāk būtu jāiesilda? Priekšskriešanai. Pateikšu tā, viss ir individuāli, bet vēl gribu klāt pielikt par to iesildīšanai. Ja? Ļoti svarīgi iesildīt tas vietas, kur mums ir traumas. Katram cilvēkam pieaugušam ir kaut kāds traumētas vietas, un tad mums jāiesilda. Tas ir ļoti svarīgi. Ja ceļi, tad iesildam ceļus. Ja teiksim rokas, nu rokas nav tik maz svarīgi. Ja pēda, iesildim to pēdu, un tad aiziet uzreiz skriešanas procesu. Kāpēc tādam vienkāršam cilvēkam, cilvēkam, kurš vispār nav sportisks ikdienā, vai viņš drīkst tā ņemt un uzreiz iet un skriet, piemēram, tur 10 km? Tas nav ieteicami, ka saka, visu laiku jātājas pamazām, vienalga ar kādu sporta veidu, un, teiksim, jāiet runā pa iesildīšanu kaut kur skriešanā, tas ir arī iesācējiem, es varu pateikt tā, pirms skriešanai vajag tomēr iesildīties tepat uz vietas, kaut kur savā pagalmā, mēs varam elementāri iziet ārā, iesildīt no sākuma savu kaklu, kas saka, no augšas, tāda veida uz priekšu, uz atpakaļ, uz sānu, pēc tam mēs pāriesim pie rokam, locītavas iesildīt ļoti svarīgi. Elkoņi tāda veida, tāda paskriet dzīvē, aiziet uz atpakaļ, uz priekšu, pēc tam gurnus, ceļus, kājas un, protams, pirkstus. Pēdas, un tad mēs pēc tam varam skriet. Protams, es ieteikšu to darīt 10-15 minūtes, tā ir garlaicīgi. Vismaz 5-7 minūtes, un tad mēs varam mierīgi skriet priekš sirds ritma, teiksim, apmēram tāda tempā no sākuma, lai mēs varam skriet divētā un mēs varam savā starpā runāt. Un pēc tam varam paņemt, teiksim, jau citu tempu augstāk. Esmu gatavs skriet! Izdzirdot vārdu maratons, lielākā daļa cilvēku uzreiz iedomājas 42 km garu distanci. Bet, kā izrādījās mūsu veiktajā ekspresa intervijā, ļoti daudziem cilvēkiem vārds maratons asociējās ar pavisam citām lietām. Kādām? Skatāmies nākamajā sižetā. Es domāju, tas varētu būt šis izstrības skrējiens kaut kāds pa dubļiem, kur ir dūmi, viss kaut kas tāds, salmi. Salmi, viss, kas ir netīrs un tas, kas būtu jautri, jā. Es nezinu, orientēšanās kaut kādās sacensībās, piemēram, pa jugendstilu mājām. Žurka asķeršana, man liekas, varētu būt jautri, jo tur ir žurkas un varētu būt interesanti. Kailiem skriet. Droši vien būtu saistīts, ja katrs students par kaut ko mācās, attiecīgi kaut kādā veidā saistīt šo maratonu ar to, ko viņš mēģina izglītoties, panākt. Teiksim tā, kaut kādā veidā saistīt ar savu nākotni, ko viņš saista. Bet, kā viņš to varētu izdarīt, tas jau ir mazliet tāds triki jautājums. Tāpēc, es tā godīgi sakot nevaru konkrēti atbildēt, bet, no trakākajiem droši vien Naked Mile būtu trakākais, galvenais saskaņojiet ar Rīgas domu. Es izdomātu sevi tēlu komandās ar kaut kādām stafetēm. Mocību maratonā. Ne ar ēšanu, tas jau viss kaut kas ir pieredzēts, piedzīvots, bet kaut kāds tur
celšanas maratons. Kaut ko tādu noteikti, kas nav veselībai bīstams. Piemēram, es zinu, ka Amerikā ir kaut kāda hamburgeru ēšanas maratons, man liekas, tas ir stulbi. Tad vienkārši cilvēkiem pēc tam fiziski slikti. Kaut ko tādu, kas cilvēkiem patīk, un jebkurā jomā var taisīt maratonu. Krustadūrienu izšūšanu vai skriešanu vai dziedāšanu, vienalga, kas cilvēkiem patīk. Galvenais, lai to dara ar prieku, un tad sanāk maratons. Raidījums ir izskanējis, tiekamies ar jums jau nākamnedēļ. Un neaizmirstiet apsveikt savas mīļās un foršās māmiņas. Bučas, atā! Čau!